Aprīlis Latvijā ir talku mēnesis, kad ik viens cenšas sakopt savu sētu, savu pagalmu, savu ciemu, novadu un pilsētu. Šogad Lielajā talkā iedzīvotāji kopā aicināti 22. aprīlī. Aktīvi talkotāji ik gadu ir garkalnieši. Lielās talkas ietvaros, mēs kā regbija klubs Livonija domājam, kur tad mēs labāko vietu, ko sakopt, tas arī būtu šis te stadions un tā apkārtne. Pirms skoliņai būs dobes, lai varam veselīgi, ekoloģiski ēst savu pārtiku. No ģimenes mēs esam 3 pārstāvam, bet šī vietā. Kāds cits vēl ir kaut kur citur piedalās talkā un nav uz vietas, bet mēs no ģimenes esam 3, kas piedalāmies. Katram ir jārūpējas par savu valsti un mājām, kur tu dzīvo. Pa jaunajiem gadiem, pa visiem svētkiem, te ir diezgan piemēslots. Un tad uz vasaru vismaz viss ir tīrs. Un pašiem ir gandarījums par to, ka mēs esam visus attīrījuši, pašiem prieks nākt. Gribās, lai savu vidi apkārtni viss būtu sakopts. Mēs jau nenākam tikai tautas dienā, mēs nākam ar citreiz. Mēnesī reizi atnākam savācam. Jo mums ir publiskā peldētava, te publiskais volejbola laukums. Ļoti daudz cilvēku brauc, viss tiek piesārņots ļoti. Un gribās, lai mājām visur blakus būtu viss tīrs, skaists. Lai cilvēki atbrauc, lai redz arī, ka te ir tīrs. Pilnīgi tas svētku noskaņojums mums ir. Ļoti vienkārši patīkam pastrādāt savam ciemam. Šajā nedēļas nogalē Garkalnes novadā tiek rīkota talkas diena, un, kas svarīgi, notiek lielgabarīta atkrituma savākšana, kas ir ļoti ērti iedzīvotājiem, jo var atbrīvoties no liekām liela izmēra mantām. Pateicoties šai aktivitātei, Garkalnes meži un pļavas ar katru gadu kļūst tīrākas.